Sveicināti jūs mājās! Nu, kur tad mēs esam tagad šodien atbraukuši? Uz Limbažiem. Otro reizi Limbažu pilsēta uzņem spēka vīra finālu. Un tieši šeit, Limbažu estrādē, mēs uzzināsim siltums jums jubilejas 10. čempionātā Latvijas spēka vīriem uzvarētāju. Nu, pēc pirmās dienas Ventspilī 5 vingrinājumi. Diezgan negaidīti rezultāti. Kādā ziņā negaidīti? Ārprātīgi blīvi rezultāti. 20 punkti ir Ivaram Grahoļskim, kurš ir tikai 9. vietā, bet no otrās vietas viņš šķir tikai 6 punkti. Un 8. vietu no otrās šķir pat 4 punkti. Tā kā ļoti blīvi rezultāti. 3-4 dalībniekiem, kas ir ierindojušies dotajā dalītajā 3. vietā, ir vienāds punktu skaits 25. Nu, tikai Artis Plīvda pagaidām ir diezgan pārliecinošā vadībā ar 8 punktiem. Viņš pēc Ventspils posma ir vadībā. Un šodien mums ciemiņš atkal kā ierasts, kāds no spēka vīriem ir klāt, un tas ir Didzis Zariņš. Labvakar jūs mājās. Un kādi tad vingrinājumi mūs sagaida Limbažos? Tur ir šādi vingrinājumi: Lode Keraterm, kamanu vilkšana, Meldoniem Fiskara, Viking prese, ļoti grūts vingrinājums. Un, protams, arī štila mašīnas vilkšana no zemes. Tas jau būs 8. vingrinājums 2 dienu laikā. Neiztiks arī bez Latvijas dzelzceļa spēka stafets, kurā ir ietverti 2 vingrinājumi, gan ķerra, gan arī mātes Latvijas vairognešana. Nu, un pats par sevi, kā tas ir ierasts, visu izšķir nevis slāpes un spraits, bet Atlantā akmeņi. Nu, un lūk, jūs varat arī redzēt par to, ko es tikko pat runāju. Artis Plīvda 1. vietā 34 punkti, Didzis Zariņš tikai ir 2. lai gan visas sezonas līderis 26, un 4 dalībniekiem ir 25 punkti. 4 dalībnieki atrodas 3. vietā. Un, protams, mēs sākam ar ļoti interesantu vingrinājumu, kas daudziem ir neparocīgs, nezināms, jo, kā arī slavenajā teicienā, kamanas dara vasarā taisa un ratus ziemā. Nu, tad mēs arī ielikām šādu vingrinājumu. Mums vasarā ir ļoti sarežģīts vingrinājums, kamanu vilkšana ar ļoti smagu. Didzi, kā tu domāji, vai šis vingrinājums var būt izšķirošs jau? It kā viņš tikai 6, bet ļoti sarežģīts. Un paskaties, kāda interesanta taktika ir izvēlējies dalībnieks, velkot šīs kamanas. Jā, klāt esot tur, katrs var teikt, katram bija savu tehniku, teiksim tā, kā viņš tur bija izplānojis vilktās kamanas, bet pirmajā vingrinājumā man tik varbūt labi neveicās, kā es gribēju, bet tas ir pirmais vingrinājums, vēl 4 vingrinājumi sekoja pēc tam, tāpēc es cerēju, ka nākošajos ies daudz labāk. Bet tu biji gaidījis tādus rezultātus pēc Ventspils posma, kad blīvums ir ārprātīgs. Absolut. Vienkārši 4 punktu robežās ir 7 cilvēki, un kaut ko tādu es neatceros savā 10 gadu Latvijas čempionāta vēsturē. Jā, tik blīvi, man liekas, nekad nebija bijuši. Un tas tiešām liels pārsteigums, jā, ka tik daudziem tik vienāds punktu skaits. Toreiz secināt, kad neviens netaisās padoties, visi bija gatavi cīnīties līdz pašām beigām. Jā, bet kā tu gulēji pirms otrās dienas, jo tu redzēji, ka Artis Plīvda ir ļoti labā sportiskā formā uz sezonas noslēgumu, tieši uz sezonas galvenajiem startiem, un viņš tomēr bija 8 punktu priekšā. Es kaut kā gulēju diezgan mierīgi, jo Ventspilī, var teikt, nebija mani vingrinājumi. Bet toties mani vingrinājumi bija Limbažos, tāpēc es ar cerību, kā teikt, gaidīju, aizmigu ar cerību. Aizmigu ar cerību, un modies arī ar cerību. Arī ar cerību, jā. Jā, un ko es jau tagad daudziem šeit klātesošajiem spēkvīriem, kas kopā ar mani ir komentējuši spēkvīru sacensības, un arī šīs fināla sacensības, fināla dienu Limbažos, 6. vingrinājums, Lode Keraterm, kamanu vilkšana. Jaunie dalībnieki, Ivars Grahoļskis, Aivars Šmaukstelis, ļoti, man liekas, laba sezona priekš viņiem. Jā, man tiešām prieks par Ivaru, viņam šī pati pirmā sezona, un es teikšu godīgi, kaut kā viņš bija bieži bēdīgs, ka viņam nesanāk kaut kas, es saku, Ivar, nomieries, viss kārtībā, pirmā sezona tā ir, un man pašam tikai kādā vingrinājumā bija labi rezultāti, bet es tā stipri gan pa leju cīnījos, bet beigās skatoties viss. Cik tad tev bija, kurš sezonu tev ir elīciju grupā? 4. ja?
Jā, šī būs 4. sezona. Nu, lūk, tātad cienījamie skatītāji 4 sezonu laikā no amatiera atnāca pieklavoja pie durvīm Didzis, vai drīkst arī piedalīties arī ar šiem stiprajiem vīriem. Un lūk, te nu viņš ir. Jau pagājušajā gadā tu biji kurā vietā? Bronzas medaļa. Bronzas medaļa. Nē, Sudraba medaļa, jā. Un iepriekšējā gadā tev bija laikam bronza. Nē, iepriekšējā bronza tev izslīdēja, Festeris izrāva tev no rokām viņu. Nu, ko, bet, sudraba medaļa ir ļoti, ļoti nopietns pieteikums un ar vien labāk, un tu esi līderis arī šī brīdī kopvērtējumā visas sezonas garumā. Vai tas neuzliek tādu papildus atbildību un tādu tev nebija grūtāk startēt? Īstenībā kaut kas bija no tās atbildības, jo tik daudz traumu kā šogad man bija, nekad nebija man bijušas. Un vai tas tāpēc, ka bija tas sloks, kad tu esi tā kā līderis un tu gribi vēl censties tā kā vairāk kaut ko sasniegt vai noturēties to visu. Un papildus nāca ar visādas traumas, diemžēl. Jā, tu atceries, mums bijām 2 gadus atpakaļ Limbažos, tur bija ļoti karsta diena, skaists laiks, un atkal ir tāda pati skaista saulaina diena. Skatītāji ir vairāk saslēpušies pa ēnām, un šis rezultātu blīvums ir fenomenāls pēc pirmās dienas. Un skatāmies, ka tieši kuldīdznieki izmanto šādu metodi, lai gan Oskars Martužāns vienkārši ar spēku, ar savu masu aizvilka ļoti, ļoti ātri, 25-15, un pagaidām viņš ir līderis. Bet šajā vingrinājumā ļoti, ļoti tas no svara, kad pašam sportistam cik liels svars ir, un jo lielāks svars, protams, ir pareizi nedaudz tehniku pielietot, tām kamanām vajadzēja slīdēt diezgan viegli. Vajadzēja, bet neslīd, jā, un arī Mareks Leitis ir noskaņojies diezgan karēvīgi, jo nekas jau vēl nav zaudēts. Teorētiski 5 vingrinājumi, viss var mainīties, un uzvarētāji mēs uzzināsim tikai, kad būs noslēdzies 10. vingrinājums. Tieši tā, jo tiks saspringts te viss, kad tik daudziem skatītāju atbalsts arī palīdz sportistiem, protams, cīnīties par augstākām vietām un tik blīvu rezultātu. Tas vienkārši bija, kā teikt, ļoti labs pasākums un ļoti interesants. To jau var vērot arī mūsu skatītājiem. 28-10, jā. Mareks neskatās pārāk apmierināts. Neskatās, lai gan smaida un rāda 2 īkšķus. Es skatos, Mareks šodien nodzinis matus, varbūt viņam būs veiksmīgāka diena. Ventspilī viņam bija nedaudz garāk, pirmo reizi viņa tādu redzēja. Hipijs bija Ventspilī, jā. Bet, Marekam tā ir tāda mainticība vai tradīcija, kad viņš nodzina šos matus pirms starta, tad viņš vienmēr, paskaties, Andris Leišaunieks, cik labs starts. Labs starts un redz kāda kļūda, un cepura arī var patraucēt viņām veiksmīgi. Ja viņi tiks zem slieces, tas var viņām patraucēt vispār tikt uz priekšu. Bet Andris ir tas, kas nekad nepadodās, un viņš zina rezultāts. Jā, šī kļūda viņam maksā ļoti daudz punktus. Ļoti daudz punktus. Man Andris ar to ļoti simpatizē, kad viņš visu laiku smaidīs, nekad tur varbūt iekšēji viņš pārdzīvo par ko un bēdājas, bet no ārpuses to nepateiks, jo viņš visu laiku smaidīgs un visu laiku pajokot par kādu kļūdu, kas viņam sanākusi disciplīnā. Lūk, sacensību līderis ļoti karēvīgi noskaņots. Nepavēlti, viņš ir jau 2 reizes bijis Latvijas spēcīgākais cilvēks. Un šī brīdī varētu teikt, ka ļoti tuvu. Pirms 5 vingrinājumiem noslēdzošajiem viņš ir 3. reizi kļūt par spēcīgāko cilvēku Latvijā. Un paskaties, kādā veiksmē viņš un cik pārliecinoši viņš ir uzsācis šo ragavu kamanu vilkšanu, jo viņš bija laikam vienīgais Mērsragā, kur bija līdzīgs vingrinājums, kas aizvilka kamanas visas distances garumā. Jā, tieši tā. Un tas nozīmē, ka Artis māks salikt gan savu masu spēku, māks salikt tehniku, māks salikt 25-41, jā. Labi. 10 daļa pagaidām viņu šķir no Martužāna, Oskara Martužāna. Redzēt tā kā sprintā, vairākas reizes jau to mēs redzējām arī Ventspilī, kad šīs sacensības ir uz 100 daļām, līdzīgi kā tas ir vieglietīgā sprintā, tikai šeit tie svari ir daudz nopietnāki, un šīs kamanas svar ļoti nopietnu svaru un ļoti grūti. Un redzam, ka jā,
Varbūt tas bija tev tāds tā kā psiholoģiskais sitiens, redzot, cik pārliecinoši Artis veicā šo vingrinājumu ar kamanām, un tev uzreiz pēc viņa bija jāiet. Nu, psiholoģiskais sitiens man īstenībā bija pēc Mērsarga, kad ļoti švaki veicās šī vingrinājumā, tad es tā kā biju nedaudz satraucies, bet zināju to, ka nākušie vingrinājumi man padodas labāk. Nu, pagaidām tu esi tikai 5. vietā, Oskars Martužāns 1, Artis Plīvda 2, Mareks Leids 3, Jānis Šleckus, Andris Leišaunieks augstajā 4. vietā, neskatoties uz kļūdu un kritienu. Jā, malacis Andris, iedomājamies, kāds varēja būt rezultāts, ja viņš nebūtu kritis. Bet kāda tad ir situācija pēc visiem šiem 6 vingrinājumiem? To mēs tuliņās varēsim pavērot, jo var redzēt, kāda bija rezultāti arī pārējiem dalībniekiem. Aivars Šmaukstelis tikai 9. vietā ar 47 sekundēm. Un lūk, Artis Plīvda vēl vairāk ir atrāvies. Nu jau ir 8 punkti, un tas jau no tagad viņš ir atrāvies no Oskara Martužāna. Mareks Leids ir pacēlies uz 3. vietu, un tu diedies nokritis uz 4. Andris Leišaunieks ir uzlecis uz 5. Edgars Andersons 6. vietā. Nu, lūk, kā rezultāti mainās ik pēc viena vingrinājuma. Vai tāda situācija būs arī pēc nākamajiem vingrinājumiem, to jau mēs tur pavisam sapratīsim, jo mums nav daudz laika atlicis, mums ir jānoskaidro stiprākais cilvēks. Bet tagad nedaudz atpūtīsimies. Reklāmas pauze! Un nākamais vingrinājums arī nav no vieglajiem. Meldonium Fiskars Vikinga presē. Jā, Latvijas valsts mežu laipni sarūpētais mums baļķis kalpo jau vairākus gadus. Kvalitatīvs Latvijas koku materiāls. Un jūsu nākamais vingrinājums, 7. vingrinājums. Liekas jau, ka tā kā vajadzētu palikt vieglāk, jau tā kā lielākai daļai vingrinājumu jau ir aiz muguras. Bet, karstums un 2. diena, un ka tev ir jāstrādā uz pilnu maksimumu. Aivars Šmaukstelis 6 reizes, šis tiešām nav viņa mīļākais vingrinājums, un arī svars šoreiz ir ļoti nopietns, 140 kg ir jāceļ dalībniekiem. Iespējams, ka viens no līderiem varētu tagad būt, jo, pleci tieši Ivaram Grahoļskim ir ļoti spēcīgi. Jā, es sagaidu no Ivara labu rezultātu, skatīsimies, kā būs. Jā, pagaidām Ivars ir noslēdzis mūsu devītnieku. Ja kāds no skatītājiem tikai tagad ir pieslēdzies televīzijas kanālam un kas par šo notiek ekrānā neizprot, tad mēs atgādījām, ka tās ir jubilejas 10. siltums jums Latvijas spēkvieru čempionāta fināls, kas risinās 2 dienas. Pirmā diena bija Ventspilī 5 vingrinājumi, un tagad ir noslēdzošā diena Limbažos 5 vingrinājumi. Šis jau ir 7. un pagaidām Ivaram nepārāk veiksmīgi izdodas realizēt visu spēku, kas viņā mīt. Bet, cik ir, tik ir. Pirmais fināls, bet ļoti labs rezultāts, 9 reizes. Man liekas, Ivars vienkārši nedaudz uzvilcies pa stipru. Kā teikt, man liekas, viņš nedaudz pārdiga finālā. Mēdz arī tā gadīties, kad sportists grib uzrādīt ļoti labu rezultātu. Viens no sezonas arī neveiksminiekiem, ja tā var uzskatīt. Ļoti daudz reizes Edgars Andersons no Kuldīgas bija tuvu godalgotajam trīniekam, un vienmēr kāds no vingrinājumiem viņam patraucēja nostāties uz šī goda piedestāla. Bet, kā teikt, vajag arī zaudēt, lai būtu izaugsme kādā, par to mēs nešaubamies. Jā, un kāpēc tikai 9 dalībnieki? Daudzi varbūt skatītāji jautā. Dainis Zāģeris mums startē starptautiskajās sacensībās un nevarēja ierasties uz finālu, un 4 dalībnieki ir notraumējušies. 2 dalībnieki notraumējušies jau pašā Latvijas čempionāta sākumā, un te ir ļoti žēl. Cerams, ka Jānis Ilgavišs un Ildars Sviķis atgriezīsies nākošajā sezonā un atkal varēs startēt kā līdzīgs ar šiem puišiem, kuriem ir pirmie fināli viņu mūžā. Jānim tas nav pirmais, viņš jau ir startējis, un iepriekšējā gadā viņš ļoti veiksmīgi nostartēja Ventspils šajā posmā sadaļā, bet nepaveicās 2. dienā. Šajā gadījumā Ventspilī ne tik raiti ir veicies Jānim, jo viņš pēc pirmās dienas bija tikai 8. vietā ar 22 punktiem, lai gan tas liekas 8. vieta, bet viņš tikai 4 punktus bija no 2. vietas. Tā kā visas iespējas vēl ir, un 13 reizes, super rezultāts.
super rezultāts, 140 kg, 13 reizes. Būs grūti arī tev, Dīdz, es domāju, pārspēt šādu augstvērtīgu rezultātu, lai gan šis ir laikam tavs viens no mīļākajiem vingrinājumiem. Tieši tā, šitas nezinu kāpēc, bet man padodas, man sanāk, un tāpēc laikam arī patīk. Un cik daudz tu trenēsi? Tev jau taču nav inventārs, piemēram, ja tu aizbrauc uz mājām, vai tev mājās arī ir inventārs, vai tu tikai Ogrē ir iespēja trenēties, tur, kur mums atrodas. Un liels paldies Latvijas gāzei par šo iespēju, kas mums jau ir vairāk gadu garumā. Milzīgs paldies Ogres iecirknim par to iespēju, kad tie visi sportisti, ko jūs pašlaik redzat ekrānā, visi izmanto šo iespēju un dodās trenēties uz Ogri. Dīdzis Zariņš 13 reizes, vai tu varēji 14? Neatceros, bet kaut kas tur nebija. Man liekas, man arī tur trauma nedaudz iesāpējās, bet, kā ir, tā ir. Jā, tagad jau vairs rezultātus labot nevarēs. Jā, vairs tagad var tikai atcerēties, kā tas bija. Andris Lešaunieks, jā. Andrim šis nav mīļākais vingrinājums, lai gan viņš ļoti veiksmīgi pašlaik tiek galā un kārtējo reizi strādā uz publiku. Viņš šobrīd pateikt skatītājiem, vai ne? Ne, ja es pacelšu 15, tad nesapratīs. Nesapratīs. Ko Andris Lešaunieks 2 reizes? Humora izjūta Andrim vienmēr ir piemītus, un šajā gadījumā viņš kārtējo reizi iepriecināja ar atraktīvu atbildi visus klātesošos, un viņš nezaudē šo labo garastāvokli, neskatoties varbūt uz to, kad cerības droši vien bija lielākas, un rezultāti arī tik gaidīti droši vien augstvērtīgāki, bet Andris tiešām nekad nav pārdzīvojis, sūkstījies par kaut ko. Viņš vienmēr ir ar ļoti labvēlīgu noskaņojumu to darījis. Mareks Leitis arī 2 reizes. Arī Marekam šis nav tas mīļākais vingrinājums. Tā ir diezgan interesanti. Mareks ļoti labi ceļ baļķi, bet vikingu presi viņam kaut kā nepadod. Es nezinu kāpēc. Jā, tāda ir tā Mareka specifika. Un man gribētu šajā brīdī, kad pie baļķa ķerās divkārtējais Latvijas čempions, sacensību līderis Artis Plivda, aicināt, ja kādam ir interese un ir ieinteresējuši dalība vai šis sporta veida specifika, droši ieiet mājaslapā par stipru.lv, rakstiet, mums jau ir vairāki jaunie audzēkņi, jaunie dalībnieki, kas ir jau uzrakstījuši. Mēs viņus droši vien aicināsim kādā dienā atbraukt uz Ogri, lai mēs varam pavērtēt, vai mēs varam tā tiešām droši viņus laist šajā elite sacensību apritē, un tad arī 10 reizes tikai. 10 reizes. Arī labi. Priekš Arti, es domāju, tas ir ļoti labi. Un Oskars Martužāns varētu būt viens no tiem, kas var pārspēt jūsu rezultātus, jo ļoti labi šajā vingrinājumā viņam veicās, un arī trenerim ir vienmēr veicies Mārim Rozentalam tieši šajā vingrinājumā. Jā, vēlreiz atgādinu, droši par stipra.lv rakstiet, mēs jums atbildēsim, un ja kādam tiešām ir vēlme kopā ar šādiem lāčplēšiem būt un startēt dažādās Latvijas pilsētās un cīnīties par Latvijas stiprākā cilvēka titulu, droši nāciet mūsu pulciņā, palīdzēsim, darīsim, ko varam, un tad jau tikai jūsu pašu darbs un veiksme arī noteiks, vai jūs varat kļūt par Latvijas stiprāko cilvēku vai nē. Didzi, kad tu uzsāki šādu, kas tev ietekmēja? Tas, man liekas, jau vairākas reizes presē parādīts, ka laikam ietekmēja tas, kad redzēju pirmos Raimonda Bergmaņa startautiskos, tas kaut kā pamazām. Lūk, Dīdzis Zariņš un Jānis Šleckus pa 13 reizēm dalīt pirmā vietā. Oskars Martužāns cīnījās pa 13. Gandrīz pārlauza uz pusēm, bet tie palika pie 12. Artis Plivda 10 reizes 4. vietā. Edgars Andersons ļoti augstē, un Ivars Grehoļs apliecina to, ka viņam ir ļoti spēcīgas pleci. 5. vietā Aivars Šmauksels 7. un Andris ar Mareku tikai pa 2 reizēm šoreiz un dalīta 8. vieta. Jā, tāds ir mūsu sacensības. Un kas tad ir noticis situācija? Kāda ir pēc 7 vingrinājumiem? To mēs tuliņās arī redzēsim. Lūk, Artis Plivda 48 punkti, Oskars Martužāns ar vienu vēl 2. vietā 7 punktus, diezgan tālu. Dīdzis Zariņš vēl tālāk ir atpalicis no Arta Plivda 39,5, Jānis Šleckus augstajā 4. vietā. Māreks Leitis turās ļoti zolīti 5. un Edgars Andersons ir olimpiskajā 6. Jā, nākamais vingrinājums, štila mašīnas vilkšana no zemes, jā.
Vēl viens vingrinājums, kas tev ļoti labi padodas. Jā, kaut kā sanāk, nezinu, kaut kā sanāk. Nu, jā, un šajā brīdī varbūt daudz domā, kāpēc tieši šādā secībā tiek rādīti sportisti šajā vingrinājumā. Un atgādīju spēkvīru sacensībās dalībniekam, ja kuram iepriekšējā vingrinājumā nav tik labi veicies, viņš uzsāk sacensības pirmais, un tas, kas iegūst augstvērtīgāko rezultātu iepriekšējā disciplīnā, viņš startē kā noslēdzošais. Man liekas, Andrim vienkārši patraucēja, bet nebija reku skatos, meitenes nebija atnākušas atbalstīt, tāpēc arī tik švaks rezultāts. Iespējams, to mēs varēsim novērtēt. Tagad meitenes ir klāt un tagad cīnīsies ar šo tīla automašīnu Mareks Leitis. Jā, viņam arī kādreiz izdodas ļoti veiksmīgi. Izskatās, ka šoreiz varētu būt kaut kas no meža palicis automašīnā iekšā, no meža instrumentiem vai arī no meža kaut kā salasītajām ogām, sēnēm vai arī kokmateriāliem. Motorzāģis arī iespējams tur varētu būt. Bet ļoti, ļoti smagi ceļi, ļoti smagi. Varbūt, ja tas būtu pirmais vingrinājums, tad droši vien daudz savādāk to darītu Mareks Leitis, bet atgādina, šī ir otrā diena. Karstums mežonīgs. 8. vingrinājums. Cīņa par godalgotajām vietām, kas uzliek papildus saspridzinājumu un rada grūtības. Un skaidrs, ka Mareks jau nebūs tas, kas par brīvu velti atdos kādam vietu uz godu pedestālu. 3 reizes tikai Marekam Leitim. Laikam ļoti smaga mašīna. Jā, tiešām laikam ir trāpījusies ļoti, ļoti smaga mašīna, un skatīsimies, kas tad būs nākamais, kas ceļ. Un tas ir Aivars Šmaukstelis. Aivars Šmaukstelis cīnās ar šo automašīnu. Viņam, ja būtu šis svars varbūt vieglāks, viņš daudz vairāk varētu pacelt, bet Aivars tiešām ir ļoti, ļoti progresējis šajā sezonā. Un ja pirmajos startos gan lido atpūtas kompleksā Krastielā, gan arī nākamajā posmā viņš bija tāds tā kā drusciņi kautrīgs un bīgs, tad tagad jau pēc Smiltenes posma, kur viņš pirmo reizi stājās uz goda pedestāla, viņš ir tā kā sportiski nekaunīgs un saprot, ka var cīnīties ar šīs zemes varenēm. Protams, tas 3. vieta, es domāju, viņam deva ļoti lielu stimulu, lai saprast, ka vispār, ka tu vari ar šitiem lielajiem puišiem, kā teikt, cīnīties. Tāds pats stimuls arī man kādreiz bija, ka tu vari kādreiz uzvarēt los lielos, un tad pakāpeniski viss sastājās savās vietās. Ivaram ir tā priekšrocība, kad viņš zina, cik reizes ir cēluši iepriekšējie dalībnieki. Pagaidām nevienam pārāk daudz tas nav izdevies. Pagaidām labākais rezultāts ir 3 reizes. Aivars Šmaukstelis un Mareks Leitis ir vienādi cēluši. Ivars saprot, ka tikai vienu reizi vairāk paceļot, uzreiz tu iegūsti daudz vairāk punktu. Ivars cīnās, vesels 60 sekundes ir atvēlētas, tā teikt, laika limits, un Ivars to ļoti līdzvērtīgi izmanto, atpūšoties ik pēc vienas reizes. Un saprot, protams, ka tiesneši viņam saka, cik vēl ir atlicis līdz laika limita beigām, un viņš cenšas to izmantot savā labā, paceļot kārtējo reizi. Lūk, kā cīnās Ivars Grahoļskis, un ir rezultāts 4 reizes, lai gan tas ir prasījis ļoti daudz no viņa. Izskatās, Ivars ir ļoti apmierināts savu rezultātu. Ja tādiem meistariem kā Marekam Leitim tikai 3 reizes, tad es domāju, ka viņš varētu. Vecajam bukiem ielika. Bet vēl viens jaunais censonis, Edgars Andersons, kurš ir pirms tam daudzus gadus bijis arī startējis spēka 3 cīņā, tad šis vingrinājums tā kā vajadzētu viņam labi padoties, un to viņš izskatās, ka pašlaik ļoti arī apliecina savās darbībās. Ļoti pārliecinoši Edgars cīņa. Jā, viņš zina tos rezultātus, kas ir bijuši pirms viņa, bet viņš nezina, kas startēs aiz viņa, cik reizes tas, un šis ir tas jocīgais brīdis tajos spēkvīru sacensībās, kad tev labi sportisti startēs tevis, un tad tu domā, vai cīnīties tā, ka tev melns gar acīm, vai tomēr atstāt spēkus vēl uz tiem 2 vingrinājumiem, kas ir atlikuši līdz mūsu sacensību noslēgumam. Bet zinot kuldīdznieks, viņi netaupās. Cik visās sacensībās, cik es skatījies, viņi tur vienkārši izliek visu sevi katrā vingrinājumā, tas vienkārši apbrīnojami. Es domāju, ka tur jāsaka milzīgs paldies viņa treneriem Mārim Rozentālam, kurš viņus par tādiem ir izaudzinājis, un viņi arī
to dara. Nu, lūk, Artis Plivda, kurš ir ļoti pārliecinošā vadībā un ir pavisam tuvu savam 3. titulam Latvijas stiprākais cilvēks. Jā, nu, pagājušā sezonā Artim arī neiznāca veiksmīga traumas un dažādas citas līgas. Liedza viņam piedalīties fināla sacensībās un viņš droši vien ar tādu nepārāk patīkamu garastāvokli vēroja šo sacensību norisi, jo zināja, ka var būt viens no tiem, kas var uzvarēt. Nu, kas tad tas? Artis Plivda nevar atcelt mašīnu. Jā, nu mēs jau, tie, kas varbūt vairāk ir sekojuši mūsu sacensībām, zina, ka viņam ir muguras trauma. Un lūk, 0 reizes, un šī gadījumā tas ir arī 0 punktu. Ja viņš būtu kaut vai vienu reizi izvilcis, tas jau dot viņam kādu no punktiņiem. Nu, tas var dārgi maksāt, jo mēs saprotam, ka viņš šī brīdī paliek 9. vietā, jo diez vai vairs kāds būs tāds, kas neizvilks nevienu reizi, un tas uzreiz var radīt ļoti interesantu situāciju mūsu kopvērtējumā, bet par to nedomā šajā brīdī Oskars Martužāns. Vēl viens, kas iet vienmēr ikvienā vingrinājumā uz maksimālo. To mēs tikko redzējām arī Vikingu baļķu celšanā, kad viņš gandrīz pārlūz uz pusēm, bet, diemžēl nespēja pacelt 13. reizi. Tad šeit viņš zina sava kolēģa Edgara Andersona, sava treniņa biedra rezultātu 7 reizes, un es domāju, ka viņš negrib viņam zaudēt. Es domāju, ja Oskars būtu kaut pārlūzis tajā Vikingā, viņš tāpat iet cīnīties. Arī tās divas puses būtu sasietas kopā. Jā, es domāju, Oskaru nekas neapturētu. Nu, lūk, 8 reizes jauns sacensību līderis Oskars Martužāns. Viņš redz un redzēja, ka viņš vēl var cīnīties pat par titulu, jo, šī gadījumā viņam laimē ir cita sportista nelaimē. Šī gadījumā Artim Plivdam mugura tik spēcīgi sāp, ka viņš nespēja pat pacelt vienu reizi šo sacensību, lai gan Artim tieši mugura ir tas spēcīgākais gandrīz, jo viņam viņš atņēma rekordu, man liekas, tev, gan akmeņos, gan arī spēka trepē, tā kā viņam ir ļoti spēcīgi muguras muskuļi, un žēl, ka viņam šāda neveiksme. Cerēsim, ka viss būs laimīgi, un Artis varēs iegūt savu 3. spēka vīra titulu Latvijas stiprākais cilvēks. Bet to pārējais sacensību dalībnieki neskatās uz rezultātiem, viņi turpina savu cīņu par savām vietām. Un tā vairs nav ko taupīties. Jānis Šlets, kurš 4 reizes tikpat cik Ivaram Grahoļskim. Lūk, katra reizīte, katrs cēliens var dot ļoti patīkamu rezultātu finišā. Un tagad Didzis Zariņš, pēc tam, kad ir cēluši visi 8 dalībnieki, Didzis Zariņš ķerās klāt. Nebūtu šai vieglajai Štīla automašīnai, firmas Štīla automašīnai, kura ir radījusi diezgan nopietnas problēmas. Ne tikai Artim ar to, ka viņš nepacēla nevienu reizi, bet arī pārējiem dalībniekiem bija ļoti, ļoti sarežģīti šie vingrinājumā pacelt maksimālo reižu skaitu. Didzim ir visas, kā saka, tautā kārtis rokās, un tagad tik ir jāceļ 4 reizes, jo viņš ir ļoti ātri pacēls. Un ir arī 5. Tātad 2 labākie rezultāti ir 7 un 8 reizes. Tie ir Edgars Andersons un Oskars Martužāns. Tagad jau Dīdis ir pacēlis 5 reizes. Un 6. reize, un tagad, ja viņam izdosies atkārtot Edgara Andersona rezultātu, ir 7 reizes. Un tagad viņš zina arī Oskara Martužāna rezultātu, un vai viņam tas izdosies. Un tiesneši saka, cik ir atlicis vēl laiks līdz beigsies laika limits, un mašīna ceļās, un ir, 9 reizes, es esmu 1 reizi kļūdījies, 9 reizes atvainojiet, skatītāji, nespēju saskaitīt, bija aizrāvies ar citām varbūt skatīt, kādā veidā cēla Didzis. Kas tad tev pienāca blakus, kas tas bija pa asistentam? Tas ir mans jaunākais brālis, bet pat mazākais brālis, bet viņš jau mani pāraudzis, tā kā diezgan maz viņš vairs neizskatās. Un ko viņš domā par tavu aizraušanos ar šādu lietu kā spēka vīri? Atbalsta, protams, bet viņš aizraujas ar hokeju. Rīgas Dinamo fans. Jā. Bet jūs redzējāt rezultātus. Didzis Zariņš uzvarēja šajā vingrinājumā, un Artim Plivdam 0 reižu un 0 punktu. Un kāda ir situācija? Lūk, Oskars Martužāns vadībā 49 punkti, 48,5 punkti Didzis Zariņš. Artis Plivda ir nokritis no ļoti pārliecinošas vadības uz 3. vietu.
vai kāds tas būs interesants nākamais vingrinājums. Bet pēc reklāmas pauzes tad jau mēs arī tiešām uzzināsim, kurš ir Latvijā stiprākais cilvēks. Un tā mēs esam atpakaļ Limbažos. Limbažos 9. priekšpēdējais vingrinājums. Siltums jums jubilejas 10. spēkvīru čempionātā. Un Artis Plīvdā ir ļoti tuvu. Es nezinu, vai tā ir katastrofa, bet visādā ziņā ļoti interesants sportisks pavērsiens norisinājās. Diemžēl viņa trauma liedza viņam iegūt kaut vienu punktu iepriekšējā vingrinājumā, kad bija jāceļ stīla automašīna. Un lūk, dzelzceļa stafete. Kāda kļūda Artim. Jā, šīs kļūda atkal var dārgi maksāt. Un ja kāds no skatītājiem ir tikko pieslēdzies, tad situācija ir vienkārši grandioza. Līderis pēc 8 vingrinājumiem Oskars Martuzans 49 punkti. 1 punkts mazāk ir, pat puspunkts mazāks ir Didzim Zariņam un 1 punkts ir Artis Plīvds. Tātad vienā punktā ir 3 pagaidām spēcīgākie dalībnieki mūsu čempionātā. Un vairs ir tikai 2 vingrinājumi. Līdz ar to es domāju, ka jūs variet saukt visus savus radus draugus, kas ar jums kopā varbūt skatās. Šis ir tas brīdis, kad mēs tuliņ uzzināsim, tuliņ pēc 2 vingrinājumiem, kurš ir spēcīgākais. Andris Leišaunieks arī nepārāk veiksmīgi nostartē. Ļoti veiksmīgs viņam ir šis stafešu skrējiens. Dažādi stafetes viņam ļoti patīk, bet šoreiz izskatās, ka Andris ir tā kā, negluži padevies, bet ietekmējies no nepārāk labiem rezultātiem pār iepriekšējos vingrinājumos. Didzi, ko tu šī brīdī padomāji, kad, Artis bija ļoti tālu atrāvies, vairāk kā 9 punktus no tevīm, un šajā brīdī notika šāds pavērsiens. Kas tev tajā brīdī bija galvā? Es domāju, kad var panākt to pirmo vietu un tikai viss jāizdara. Tikai nedaudz sadraucos par šo stafeti, jo stafetes man nevisai padodas. Bet, kā teikt, cerība bija diezgan laba un centos visu izlikt ārā. Jā, es nezinu, kas jums, bet tad, kad es ieraudzīju, ka man atnesa oficiālos rezultātus pēc 8 vingrinājumiem, es biju pārsteigts par to, kāda tad ir situācija. Un arī droši vien Oskars Martužāns jutās pavisam droši, kad viņš ir reāli var izcīnīt Latvijas čempionu titulu. Un viens no labākajiem stafetēs Aivars Šmaukstelis. Aivars Šmaukstelis tiešām ir viens no labākajiem dalībniekiem, kas veic dažādas stafetes. Viņš ir ļoti ātrs, veiksmīgs, un šī stafete neizskatās varbūt tik fiziski grūta, bet ļoti atbildīga, jo šis vairoks, Latvijas vairoks ir jānovieto tā uz šī paaugstinājuma, lai viņš pats stāv un nenokrīt, un līdz ar to tas tā drusciņu liek aizdomāties. Aivars ļoti noriskēja. Varbūt risks attaisnosties. Labs rezultāts. 25-97. Fantastika, kādu rezultātu uzrāda Aivars Šmaukstelis. Būs grūti pārējiem dalībniekiem pārspēt. Kā nākamais gatavojas šajā stafetē startēt Ivars Grahoļskis. Un kārtējo reizi mēs jau arī iepriekšējā pārraidē teicām par Ivaru šo interesanto lietu, ka viņš nosaitē šos ceļus tik spēcīgi, un Ivars arī kaut kas... Es saku, man liekas, viņš vienkārši sadega finālā, jo fiziski viņš ir spēcīgs, bet kas notikās, grūti teikt. Nevienmēr, fiziskais spēks, arī morālais un psiholoģiskais ir ļoti daudz ko nozīmē. Par velti mēs esam bieži runājuši arī mūsu sacensībās, kad sprintā, kad stāv pasaules 8 labākie un finišā ieskrien, tad izšķir 100 sekundes. Un tas jau, es domāju, nav vairs fiziskais spēks, bet tieši šī psiholoģija, kas izšķir šās 100. Un līdzīgi arī šeit mēs esam redzējuši 2 dienu garumā, kad 100, 10 šķir vienā vingrinājumā vienu dalībnieku no otra, un šī situācija ar punktiem ir ļoti intriģējoša pirms pēdējiem 2 vingrinājumiem. Tātad vienā punktā ir pirmās 3 vietas, kas ir Oskars
tu un Artis. Jā, nu, interesanti skatītājiem būs pavērot. Vēl viens ļoti labs stafešu skrējējs, Edgars Andersons. Ļoti labi. Viņš, man liekas, ir ātrākais spēka vīrs starp šodien startējošajiem, kas, nu, droši vien skriešanā, kādā sprintā, nu, tik ātri laikam nav neviena. Un kāda neveiksme! Kārtējo reizi šajā sezonā Edgars Andersons sasteidza un izkrīt viņam vairogs no rokām. Un te ir tas, ka es teicu, ka kuldīdznieki visu laiku iet uz pilnu banku, un arī Edgars to pašu darīja šoreiz. Un, nu, šoreiz, diemžēl, neataisnojās tas viss, bet citreiz ļoti augstā vietā var būt. Nu, un Oskars Martužāns, es domāju, viņš tagad lido, jo viņš zina, pēc 8 vingrinājumiem viņš ir līderis siltumsjums jubilējas 10. spēkvīru čempionātā. Un viņš ir līderis, un viņš dara visu, un atkal varbūt kāda kļūda, Nu, lūk, šīs sekundes, vai dieniņ, kādas kļūdas pielājas sportisti. Nu jā, šī gadījumā es domāju, to var norakstīt uz nepārāk lielo pieredzi Oskara, jā. Bet man jau liekas, ka vajadzēja saprast dalībniekiem, ka pēc iespējas tālāk ir jānoliek šis vairogs, nevis uz šīs maliņas tuvu šim podestam, un līdz ar to tad varētu arī viņi drošāk arī tur atrasties. Nu, ļoti noriskēja Aivars Šmaukstelis, un Didzi, tu tagad jau redzēji visus tos rezultātus, tu redzēji, kā tas viss notika. Kā stāsti, ko tu jūti šī brīdī, kad tu nes šo vairogu, tuvojies finišam, un tagad viņš tikai ir jānoliek. Un arī tu skatos, lūk, kā tu ļoti akurāti noliki. Kāpēc tu nedarīji tā kā Aivars Šmaukstels? Nekrīt. Nē, te bija ļoti daudz punkti, svarīgi punkti, un te vajadzēja visu smuki izdarīt. Protams, aizslasēs. Visiem ir grūti, visi zina rezultātus, ka viņi ir tik blīvi. Visiem ir kaut kādas traumas, viss sāp, bet šis pasākums tieši šodien, kad tiks noskaidrots Latvijas spēcīgākais cilvēks, ļoti sasmīgs un te būs līdz asinīm. Man jau bišķi parādījās, bet Bet cīņa nav galā ir akmeņi, un tad viss spēki tiks izlikt tieši tur, vai ne? Es nebraucu šeit piedalīties, es saprotu šeit uzvarēt. Paldies, diezgan, es jau tāds maiticīgs sportists esmu, un es drīz vai tā teiktu pirms pēdējā vingrinājuma. Un lūk, Aivars Šmaukstels uzvarēja visu, Jānis Šleckus 2. Didzis Zariņš tikai 3. vietā, Artis Plīvds 4. Oskars Martužāns. Jūs visi šie 3 pretendenti uz 1. vietu esiet viens otram blakus un izšķīra. Simdaļas izšķīra, un atkal Ivars Grakoļskim neveiksme, un Edgara Andersonam arī neveiksme, kas viņam var patraucēt iegūt ļoti augstvērtīgu vietu kopvērtējumā. Kā tad ir situācija? 55,5 punkti, beidzot 9. vingrinājumā, tikai 9. Didzis Zariņš izvirzās vadībā. 54 un 54 Artis Plīvds un Oskars Martužāns, 48 Jānis Šleckus, Edgars Andersons, visu neveiksmi, jo ir augstajā 5. vietā, un veiksme ir uzmetos 6. vietā Aivars Šmauksteli. Ko? Tu taču zini, ka tu vari pacelt visus 6 akmeņus. Visus 6 tu vari pacelt. Un šī brīdī Aivars Šmaukstels arī lido. Ļoti veiksmīgs 9. vingrinājums un dod papildus spēku Aivaram. Aivars nav cēlis 6 akmeņus, cik daudz izdosies viņam šobrīd pacelt. Bet fināls ir fināls, tur vairs pēdējais vingrinājums, tur spēks vairs neviens netaupīja. Spēks vairs neviens netaupīja, kā tu teici, šī uzvara nāk caur asinīm, un kā arī tu diezgan tā, varētu teikt, nepārliecinoši, bet ar tādu... Nē, es jau biju pārliecināts par sevi, tas bija noteikti. Kad tu esi atbraucis šeit nevis piedalīties, bet uzvarēt. Tieši tā. Tik tas pārliecinoši neskatījās pirms 9. vingrinājuma, pēc kāda 5. 6. kad jūs atpalikāt no Arta 7-8 punktus, jūs tik pārliecinoši neskatījāties. Bet pēc tāpēc es uzzināju rezultātus un intervijā tad jau es varēju pateikt to, ko es pateicu, kad es te nebraucu izklaidēties, bet pēc zelta tikai. Jā, Aivaram Šmaukstelim tikai 4 akmeņi, kas var liekt viņam pacīnīties un iegūt augstāku vietu, nekā viņš tagad ir pēc 9 vingrinājumiem, kad viņš ir 6. vietā. Edgaram Andersonam šie akmeņi, negribētos teikt, liktenīgi akmeņi ir ļoti daudz reizes patraucējuši šajā sezonā kāpt uz goda piedestālu, un
140 ir novietoti, un tagad ar katru akmeni Edgaram jābūt tā kā vieglākam, jo augums viņam bieži ir tas, kas patraucē novietot šos akmeņus uz šiem podestiem, bet mēs atceramies, ka pirmais akmens tiek novietots uz 1,70 m augstumu, 100 kg, 1,60 m ir 120, 150, pusotra metra augstumā ir 140, un šis 160 jau ir jānovieto uz 1,40 m. Un tikai 3 akmeņi, jā, Edgars saka, pietiek. Nu ko, šī sezona Edgaram nav tā veiksmīga. Šitās te aplīdz arī man pietrūkst akmeņi. Varbūt, kad mājās, tad jāiet jāpastrēm vēl, ne? Nākus vēl būs daudz labāk. Un kā domā, kurš no tiem dalībniekiem, kas mums ir finālā, ir tev spēcīgākais konkurents? Spēcīgākais, visi spēcīgi. Un parāda visu rezultātu līdzīgi. Jā, rāda, uz kuru gribi, visi spēcīgi. Un Jānis Šleckus, jā, pēc Ventspils posma viņš bija tikai 8. vietā pēc 5 vingrinājumiem, tad tagad klusi, viņš ir rāpies uz augšu, un pirms pēdējā vingrinājuma viņš pat bija 4. vietā. Vai viņš spēs noturēt, jo ļoti veiksmīgi akmeņu cilātājs startēs aiz viņa. Mēs arī iepriekšējā reizē teicām, ka akmeņi ir tas, kas var tevi uznest viļņa augstspēlē un arī nogāzt stipri aizār. Tā ir? Jā, bet Jānim, cik es zinu, diezgan labi padodas akmeņi, tā kā es domāju, viņam būs labs rezultāts. Viņš ir arī pirmais no dalībniekiem, kas ir ticis līdz 180 kg akmeniem, un es domāju, arī skatujotājiem ir milzīgs prieks, jo kādreiz ar šo akmeni mums noslēdzās šis aplīts, kā teica Edgars. Tagad mums ir 200 kg akmentiņš, ar ko noslēdzās šis aplīts, un pagaidām Jānis netiek galā ar 180 kg akmeni, kurš ir jānovieto uz 1,30 cm augstumu. Jā, grūti spēki ir, gribās jau it kā vairs nav ko taupīt, sezona ir cauri, beigusies, bet gribās tā noslēgt uz tādas patīkamas nots un uzcelt šo 180 kg akmeni, bet, diemžēl, Jānim tas beigušies. 4 akmeņi 30 sekundēs. Jāni, vai pats tu biji gaidījis, ka tik glābies finālā, jo tomēr, ja nekas nemainās, 4. vieta tomēr priekš tevis ir daudz, vai ne tā? Ir daudz, jā, ļoti labi. Un pats biji gaidījis, kad sākās šī sezona, ka tik labi ies? Īstenībā nē, jo man bija muguras trauma ziema, un tā man 2 vingrinājums laika traucēja. Un kur tie bija tieši? Ķēg un nēši. Tas ir tieši tas, kas mums arī bija finālā. Jā, viņi arī posmā sāp 2 bija, tas bija vairāk traucē nekā 10 disciplīnas. Teikšu mazāk traucē. Jā. Un mums Latvijas Spēka atletu federācija ir 10 gadu čempionātam. Vai tu gribētu pateikt kādam īpašam cilvēkam, vai kas tev palīdzējis treniņos, vai vispār paldies vai kaut kā tā? Paldies Mārim, viņš mūs trenē. Paldies Mārim. Tiešām paldies Mārim par to, ka viņš ir sagatavojis 3 šādus augstvērtīgus sportistus, Edgaru Andersonu, Jāni Šlecku un Oskaru Martužānu, kurš ir viens no 3 pretendentiem uz čempionu titulu. Un lūk, izšķirošie brīži. Siltums jums jubilejas čempionātā. Artis Plivda, 6 akmeņi. Un iespējams, ka viņš kļūs par 3-kārtējo Latvijas čempionu, vai arī viņu pārspēs kāds no sacensību dalībniekiem. Jā, fantastiski steidzus ar akmeņiem. Artis Plivda, viņš pat nenovieto viņus uz kājām, viņš pat taisno ceļu uz šīm platformām. 180 kg akmens ir uz ceļiem, un viņš ceļ, un ir jau 180 kg. Un tagad vairs tikai viens akmenis, 200 kg, 1,20 cm augstumā jānovieto, 1,20 m uz kājām ir. Visa publika Limbažos ir piecēlusies kājās, un Artis to izdara. Artis to izdara, un ļoti ātri. 37, 93. Fantastisks rezultāts bija. Tieši tā, patīk Artis ceļu, viņš tur īpaši uz kājām neuzliek pa taisnu, ļoti smuks, ļoti skaisti skatāms priekšnesums, teiksim tā, no viņa. Jā, bet viņš tagad visu, ko viņš varēja izdarīt, viņš ir izdarījis. Tas pašām, ka nākas no sirds ārā šajā brīdī. Nopūta. Es esmu pateikti, lai veicas tiem abiem diviem, kas lemsies, lai viņiem veicas tiešām. Abi divas ļoti patīkami ir dzirdēt tādus vārdus, lai veicās konkurentiem, un tikai stiprākais uzvarēs šodien un kļūs par
2013. gada siltums jums Latvijas spēkvietu čempionāta, jubilejas čempionāta uzvarētāju un varēs godam nest veselu gadu titulu Latvijas stiprākais cilvēks. Nu, nezinu, vai tiešām Oskars ir samierinājies ar zaudējumu, jo viņš nav tik ātri, viņš neveic tās, viņš iet varbūt tikai pārliecinoši pacelt 6 akmeņus un noturēt. Tas neskatās tipiski pēc Oskara. Nezinu, vai treneris izvēlējās šādu taktiku, jo jūs redzējāt, kādā tempā cīnījās līdz pēdējām Ārtis Plīvda. 180 ir pacelta, bet tas ir skaidrs, ka viņš ir zaudējis jau. Viņš ir zaudējis Ārtim Plīvdam. Viņš atvieno visas siksnas. Pietiek, man tās siksna vairs nav vajadzīgais. Es pietiekoši stiprs, lai varētu pacelt 200 kg. Es to esmu darījis jau. Un 200 kg nāk. Tā kā, kuldīgā es nezinu, kā ir, bet jūras krastā nāk zivs tajā tīklā, bet šoreiz nekā. Un tagad, cienījamie televīzijas skatītāji, brīdis, kad mēs izšķirsim, kurš ir Latvijas stiprākais cilvēks. Dīdzis Zariņš, Oskars Martužāns vai Ārtis Plīvda. Un tā, mums ir, es domāju, ne vairāk kā 40 sekundes atlikušas, lai to visu saprastu. Un Dīdzis ir devies, kā saka, trasē šajā aplītī, kur ir 6 podesti, 6 akmeņi. Un Dīdzis bija pirmais Latvijā cilvēks, kas pacēla visus šos 6 akmeņus. 100, 120, 140, 160, 180 un 200 kg akmeņi. Tātad viņš ir šī kluba dibinātājs, 6 akmeņu, 200 kg akmeņu kluba dibinātājs un pirmais dalībnieks. 180 kg, jā, viņš izskatās, ka viņš ir zaudējis. Ārtis ir uzvarējis, bet viņu starpā bija pusotrs punkts, un tagad daudz kas izšķirās. Jā, Dīdzis nepaceļ. Iespējams, ka tā var zaudēt arī Latvijas čempionu titula. Un šajā brīdī Dīdzis ceļ, un ir 6. akmens ir pacelts, un kas tas ir? Ko tu tagad izdarīji, Dīdzi? Es pateicos, kā teikt. Mamma laikam mācīja, kad visu laiku jāpasakās paldies visiem un paldies 6. akmenim. Un redziet, pašiem limbažiem arī. Īstenībā pat ļoti jocīgi. Man jau pašā sākumā bija nopietnas traumas, kad apsvērt domu vispār izlaist sezonu. Bet labi, ka es tāds idiots nebiju. Un izdarīt to darbu, kā teikt, 10 gadi smagi strādāt. Un šis titls beidzot ir tiešām nopelnīts ar smagu darbu. Un tieši šogad mums 10. jubilejas sezonā. Tieši tā. Pagājušais Limbažā arī ļoti skaidri bija, man ļoti labi veicās. Un mums pašais šoreiz vispār. Un lūk, rezultāti akmeņu celšanā. Ārtis Plīvda ar fantastisku rezultātu 6 akmeņu 37 sekundēs uzvarēja. Dīdzis Zariņš arī 6 akmeņi, bet nebija tik spēcīgs. Mareks Leitis 5 akmeņi pierādīja spēku akmeņos. 3. vieta Oskars Martužāns, diemžēl tikai 4. vietā. Jānis Šleckus 4 akmeņi 7. vieta. Un Ivars Grahoļs paceļot 4 akmeņus ir tikai 8. vieta. Un Edgaram Andersonam kārtējā neveiktušajā. Un tā! Puspunkts, cienījamie skatītāji, jūs paši redzat savos ekrānos, puspunkts izšķīra. Ārtis Plīvda nekļuva par 3-kārtējo Latvijas čempionu un Dīdzis Zariņš pēdējos 2 vingrinājumos burtiski izņēma kausu no Ārta Plīvda rokām. Oskaram Martužānam fantastisks panākums, 3. vieta, pirmo reizi uz goda pedestāla kopvērtējuma. Jānis Šleckus augstajā 4. vietā. Un šāda ir kopvērtējums pēc visas sezonas kopvērtējuma, saskaitot regulāro sezonu un finālu. Dīdzis Zariņš 1. Oskars Martužāns 2. vieta un atkal puspunkts Ārtim Plīvdam šķir no 2. vietas. Jā, Ārtim Plīvdam šī sezona ilgi rādīsies droši vien nakts, murgos jau var teikt. Un tā 3. vieta Oskars Martužāns, 21 gads, jauns, skaidrs, ka nav tas labākais garastāvoklis Ārtim Plīvdam. Puspunkts izšķīra. Kurš ir spēcīgākais cilvēks 10. jubilejas sezonā? Un tā stiprākais cilvēks Latvijā ir militārais policists no Mārcienas Dīdzis Zariņš. Apsveicam tevi, Dīdzi, vēlreiz. Tagad arī televīzijas ekrānā. To tu kļuvi par Limbažu. Varbūt būsi goda
pilsonis tagad Limbažos, jo stiprākais cilvēks atrast šeit Limbažos. Un kā tad ir? Kāds bija šīs sajūtas turēt šo kausu virs galvas? Tas bija, kā jau es teicu iepriekš, tas bija ļoti liels, patīkams. Emocijas bija ļoti liels, patīkams, jo tik daudz traumas man bija šogad. Un finālā es, godīgi sakot, nebija savā labākajā formā, bet viss izdevās. Un veiksmi arī bija manā pusē. Un rezultāts ir tāds, kāds viņš ir. Jā, veiksme vienmēr ir blakus stiprajiem, tāpēc tu arī esi. Un nes godām Latvijas stiprākā cilvēka titulu. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Šovakar biju es, Raimonds Bergmanis un Dīdzis Zariņš. Tiekamies jau pēc nedēļas. Visu labu!